Draugi, nav labi. Mūsu biatlonisti oficiāli vāc ziedojumus, lai aizbrauktu uz sacensībām ārzemēs. Tas notiek mūsu valstī, kur mēs samaksājām gandrīz 1,5 miljonu eiro par kariņa lidojumiem ar privātajiem džetiem. Mūsu valstī, kur absolūti nejauši tapa zināms, ka, piemēram, Latvijas pastāv padomes loceklis iztērēja 25,000 eiro saviem darba braucieniem uz Šveici. Tas ir tikai viens valsts uzņēmums. Iedomājieties, cik daudz naudas tiek izšķērdēts šādos komandējumos. Tas arī notiek mūsu valstī, kurā Rīgas dome taisās pārdevēt 8 ielas, uz to iztērējot 80,000 eiro. Draugi, biatlonistiem ir vajadzīgi 60,000 eiro. Ar šo video es aicinu Rīgas domes deputātus nenodarboties ar muļķībām, bet apmaksāt braucienu biatlonistiem uz Kanādu un ASV. Ja piekrīti, ka šis būtu lietderīgāks nodokļu maksātāju naudas izlietojums, dalies ar šo video. Varbūt tiešām kāds redzēs un aizdomāsies.